Dagnī, projekts Biofoto, es domāju, kas tas par zvēru? Mums ir gads, lai to noskaidrotu, bet īstenībā šis ir tāds projekta veids, kur zinātnieks var pārliecināties, vai tiešām viņš ir spējīgs novest savu ideju līdz klīnikai. Varbūt tu vari pastāstīt mazliet par to savu ideju. Mēs mēģināsim uztaisīt materiālu, kurš spēs ne tikai atjaunot kaulu pēc traumām un operācijām, bet arī novērst infekcijas tieši tajā vietā, kur viņas būs radušās. Ja sāp kauls, ja vairs nevar paiet, ja ir nepieciešamība nomainīt gūžu, ceļa galu, tad pēc šīm operācijām izmantojot mūsu radīto materiālu, būs iespēja daudz ātrāk atgriezties normālā dzīves ritmā. Mēs vecmāmiņa varēs skriet krosu, un pie kam nebūs šī opcija, kad vecmāmiņai radīsies infekcija. Tad es saprotu, ka šī tad ir tā pamata, šī projekta būtība, kad iznāk no savu šī zinātnieku laboratorijas uz to, ka tas tiešām aizies līdz cilvēkiem un nesīs tādu lielu pievienoto vērtību. Precīzi. Es pat labāk nevaru pateikt, man pat nav ko atbildēt uz šo. Bet ja tagad ir kāds no jaunajiem zinātniekiem, kurš domā, vai tā mana ideja ir pietiekoši laba, kas būtu tie ceļvārdi, ko tu viņiem iedot un teiktu, saņemieties un droši ņemiet un dariet un varbūt izvēlieties arī šo programmu, lai savas idejas palaist pasaulē? Es noteikti viņiem teiktu, nebaidies, ja tu esi vismaz bakalaurs, vai tev ir jau sākusies maģistrantūras pieredze, noteikti tev ir vismaz 5 idejas, ko šajā projektā varētu virzīt. Paldies, Dagnī! Lai tev izdodās! Lai mums kopā viss izdodās!